Nu, ko? Šodien parunāsim par tevi, par tavu dzīvi. Paraksimies bišķiņ tavos dziļumos. Protams, ka ne ļoti, bet vienkārši, jā, man tiešām ļoti iedvesmoja pirmkārt, tava karta, kā izskatās, un tas, kā tu dzīvo, un tas, kā tu paņem to resursu, tiešām, tā kā vienkārši daudziem tādu rādītāju kalpo kā kaut kāds attaisnojums nedarīt un kaut kas tāds, tā kā, bet vienkārši tas, par ko vispār runā mūsdienu astroloģija un vispār visas šīs te zinātnes, ka mēs nevis no kaut kā mēģinām bēgt vai izvairīties vai kaut kur, tā kā, nezinu, sēdēt maliņā un cerēt, ka mums nekas slikts nenotiks, bet tieši iet un strādāt ar visām tām lietām. Un tiešām paņemt to spēku, jo tur tieši slēpjas tas mums lielākais spēks. Jā, es varbūt iepazīstināšu ar sevi un to ar tevi, jo es ticu, ka mūsu auditorijas varbūt nezinu, bet tā tad mani sauc Gunita. Un esmu, respektīvi, es neasociēju sevi kā astrologu, bet tas ir viens no tā kā svarīgākiem rīkiem, ko es izmantoju, bet mana tā lielākā interese ir pētīt cilvēku pašrealizācijas, finanšu jautājumus un vispār to, kāpēc cilvēks ir šeit un palīdzēt viņam atrast to vietu, kur viņš vislabāk iedarās un kur viņš vislabāk jūtās un dod to vislielāko pienesumu pasaulē. Un šajā ceļā man palīdz, protams, astroloģija un cilvēku dizains un dvēseles formula. Un pastāsti tad arī par sevi, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies un kas ir tie tev šī brīža tādi svarīgākie punkti. Tā, labi, svarīgākie punkti, ar ko es šobrīd nodarbojos. Cenšos caur sociālajiem tīkliem mazliet parādīt to, ko es daru ikdienā, un arī iedvesmot cilvēkus censties dzīvot labāku dzīvi. Tas droši vien tā ļoti filozofiski, bet, protams, ka man gribās ticēt, ka mans kaķis ņauda. Es nevaru to apturēt. Bet es gribu ticēt, ka mēs visi esam kaut kādā mērā biznesā, lai kalpotu citiem. Ja? Un vispār, manuprāt, mēs esam uz šīs pasaules, lai kalpotu citiem. Kāds to saprot, kāds to nesaprot, bet ir dažādi instrumenti, kā mēs to varam darīt. Ja? Un, protams, kāds to dara caur veselības prizmu, kāds to dara caur astroloģiju. Manā gadījumā tas ir iedvesmot cilvēkus labāk rīkoties ar finansēm. Protams, ideālā variantā es gribētu, lai mēs visi esam uzņēmēji, bet tā ir ilūzija, un man ir ļoti daudz foršu klientu, kas ir ārsti, zobārsti, veterinārārsti, un, protams, ka viņi strādā kādam, vai ne? Bet jā, ikdienā es cilvēkus konsultēju par ieguldījumiem, par to, kā neiztērēt visu naudu, un arī, protams, kā izveidot kādu papildus ienākumu avotu vai biznesu, jo tas mans stāsts ir tāds, ka esmu pašnodarbināta persona šobrīd, tā kā solo uzņēmējs, un tas viss ir nācis Covid laikā, un es domāju, ja es varu izdarīt, ja es varu tā kā aiziet prom no darba un uzsākt kaut ko savu, to var izdarīt jebkurš cilvēks. Tālūk. Un es ticu tam, ka katram no mums ir kaut kāds mazais talants vai kaut kas, ko mēs darām ikdienā, ko mēs varētu pārvērst kaut kādā papildus ienākuma avotā vai uzņēmumā vai lielā uzņēmumā. Tālūk. Tas tā īstumā par mani sanāca garumā laikam. Jā, es pilnībā piekrītu par to, ka katram ir tas kaut kas savs, kaut kas unikālais, kurš var nebūt, varbūt kā galvenais bizness, bet viņš var būt kā papildus ienākuma avots. Tas var būt kā vienkārši kaut kāds sirds darbs, ar ko viņš tiešām kalpo cilvēkiem. Protams, saņemot par to arī attiecīgi atpakaļ, jo tā kā, tas ir patiesībā neizbēgami. Ja tu tā kā atrod to savu īsto vietu un tu to arī dari, tad vienkārši tīri enerģētiski viss sāk strādāt tavā labā. Un tur nav variantu, ka kaut kas var nesanākt. Un tā, tas, protams, nenozīmē, ka tur nav nekādu šķēršļu, nav nekāda izaicinājuma, ka viss iet kā pa sviestu. Bet tur ir pilnīgi cita sajūta to darot, un ka tu zini, ka tu esi uz sava ceļa, ka tu dari savu lietu, vai ne? Un tad tev tie visi kaut kādi izaicinājumi vienkārši ir tā kā normāli sastāvdaļa, lai augtu un attīstītu.
attīstītos. Un, jā, tā kā dzirdēju arī Leldes šo te nedaudz stāstu par bērnību, bet varbūt arī gribētu sākt tieši ar to bērnības posmu. Varbūt, lai tu vienkārši pastāsti, kā tev gāja tādā pirmsskolas vecumā, kādas bija tur attiecības ar vecākiem, ar mammu, ar tēti, kā gāja bērndārzā un tam līdzīgi. Tā pirmsskolas vecums, tātad, es pat gāju divos dārziņos. Es zinu, ka ir cilvēki, kur iet vienā vai nevienā dārziņā. Es gāju divos, un vienā no dārziņiem sanāca tāda kā avārija, es teiktu. Tā kā skolas teritorijā man gandrīz nobrauc mašīna. Un es atceros, ka tad laikam atlaida audzinātāju vai ko tur. Īsāk sakot, tur viss bija slikti tam bērndārza stafam, ja. Bet, rezumē bija tāds, ka es nobijos un es sāku raustīt valodu, ja. Tad, un es īstenībā raustīju viņu diezgan smagi. Un, tā kā man vajadzēja iet logopēdiskajā bērndārzā, ja. Un, protams, ka logopēdis nevar palīdzēt pārstāt raustīt valodu. Varbūt kāds var, bet tas tā nav tāda, kā saka, patoloģija. Zini, kā ir cilvēki, kuri, protams, viņi nevar izrunāt tur burtu ēru, viņiem tur kaut kā varbūt mēle ne tā stāv vai ir kaut kāds dīvains sakodiens, tad tā ir patoloģija, ja. Bet valodas raustīšana, tas ir mirklī. Man jāmet kaķis ārā no istabas. Redīgi tā našu. Nemāki uzvesties. Atā. Man likās, ka viņš mācījās uzvesties, bet viņš nemāk uzvesties. Diemžēl viņam nācās pamest šīs viesmīlīgās stāvus. Lūk, atgriežoties, tu man labi dzirdi? Jā, labi dzirdi. Tātad, īsāk sakot, tad man vajadzēja iet logopēdiskajā bērndārza grupiņā. Un tad, protams, ka bērni bija diezgan ļauni un nesaprotoši, un tad bija mobbings, gan verbālais, gan fiziskais, un, protams, ka tas viss vienkārši, protams, ka tas atstāja kaut kādu iespēju uz bērnu psīki, un arī, protams, ka tas turpinājās skolā, un tāpēc man nācās mainīt bērndārzus, un tad bija skolā, protams, bija viss tās te ātrlasīšanas un visādas tur dzējoļu skaitīšanas un viss šitas te. Un, protams, ka, 90. gadi Latvijā, ja kādam liekas, ka tagad ir mobbings, tad es teiktu, ka 90. gadi noteikti bija smagāki, jo īsti nebija tādi, noteikumi un nebija nekāda tā kā konstrukta, pie kā skolotājiem pieturēties. Lūk, ko vēl es varu pastāstīt. Tātad, īsāk sakot, tagad, protams, neizklausās, ka es vairs raustu valodu, tāpēc tas mans, ko es ar to gribēju pateikt, to, ka, ja es varēju no brīža, ka, es nevarēju tā kā teikumu pateikt līdz brīdim, ka es varu diezgan ātri tagad un skaļi un skaidri runāt, tad es uzskatu, ka to var jebkurš. Vienkārši cilvēki nav pietiekami, varbūt dziļi rakuši un nav sapratuši cēloni un nav pietiekami daudz ar sevi strādājuši, jo, es teiktu, ka man tas noteikti nebija lēti. Tas nebija lēti ne tādā naudas izteiksmē, ne tas bija lēti laika, ne enerģijas ziņā, lai to tā kā izlabotu. Bet, to var izdarīt, jā. Tālāk. Jā, šeit es vienkārši gribu vērst uzmanības to, ka cilvēks, kurš ilgus gadus raustīja valodu, kad tu beidzi raustīt valodu, kad tev tā kā viss tas aizgāja labi? Man liekas, ka ar gadiem tas tā kā uzlabojās. Bet pamatskolā vēl noteikti. Vidusskolā es teiktu, ka, tu jau iemācies runāt, tā, lai tu nerausti valodu. Es nemāku to izstāstīt, bet cilvēkiem, kur rausta valodu, piemēram, viņiem ir kaut kādi konkrēti, vārdu frāzes, kuras varbūt viņi nevar tā kā izrunāt, vai viņi zina, ka tur būs aizķeršanās. Tāpēc smadzenēs atrod, vismaz es atradu tā kā citus neirona ceļus, lai es varētu izklausīties labāk. Un tad es, protams, ap 20 gadiem, es jau dzīvoju Londonā, tad man sākās mans tāds pašizaugsmes ceļš, un tad es gāju cauri visādiem kursiem, un tad kaut kādā, es teiktu, ap 20
5 gadiem es laikam gandrīz vispār neraustīju. Tagad tas šādi tad iznāk ārā, ja es neesmu labi gulējusi vai ja man ir daudz kaut kāds uztraukums manī sakrājies, un tas ir ļoti īstenībā svarīgi. Un tā kā dzīvot visu laiku tādu, labi, nevis dzīvot tā kā čilā, jo es uzskatu, ka dzīvot mierā, absolūti ir destruktīvi. Kāpēc? Tāpēc, ka ja nav spiediena, tad nav rezultāta. Bet tā kā ir jābūt kaut kādam iekšējam mieram par to, ko tu dari. Un, ja ilgus laikus ir stress, piemēram, negulētas naktis, ja tur kaut kādi daudz ceļojumi, pārlidojumi, tad gan var izlīst ārā kaut kas reizē. Jā, bet tas ir ļoti saistīts ar to, kā tu pārvaldi savu spriedzi, jo uzstāties auditorijas priekšā, jebkuram ir stresaini, manuprāt, joprojām, tas ja tu nesatraucies, tad vienkārši tu neesi cilvēks. Vai arī tev tas nav svarīgi, bet es iemācos novirzīt to spriedzi un to fokusu. Un, tas ir tāda spēle ar sevi, es teiktu. Tev jāmāk par sevi valdīt, par spiedienu, tāpēc, ka ja tu to nevari, tad vienkārši nebūs rezultātu. Nevienā dzīves jomā. Jā, un tātad es gribēju pateikt to, ka cilvēks, kurš lielāko savu dzīves daļu ir raustījis valodu, šobrīd vada podkāstu, publiski uzstājās un konsultē cilvēkus. Es ticu, ka kādam tas būtu vienkārši iemesls nedarīt neko, jo īpaši kaut ko, kas ir saistīts ar runāšanu vai vispār sevis rādīšanu, jo būtu vienkārši kauns, neērti un tā tālāk. Liktos, tas taču vispār nav man, kāpēc man tur jālien un tam līdzīgi. Bet redz, tu vienkārši ej un tieši to dari. Tā, ejot iekšā tajā. Jā, es atceros, ka vēl kaut kādā tur, es nezinu, kad tā varētu būt, ka bija kāda, 3., 4. klase, jo īstenībā es jau kaut kādos, es, man liekas, uz skolu jau 1. klasē 100% gāju jau viena pati, bet varētu būt, ka tā bija kaut kāda, varbūt 4. klase, ka man bija, piemēram, jāzvana ģimenes ārstam un tur jāpiesakās uz kaut kādu vizīti, un tas man bija vienkārši ļaunākais murgs, tajos laikos vēl bija mājas telefoni. Tā kā tev bija apciet telefons, un es tur vienkārši kaut pusstundu nevarēju saņemties, lai piezvanītu. Un tad vienkārši tā kā tur miljonus reizes atkārtoju, kas man ir jāsaka, lai es točnu pateiktu, kas man jāpasaka. Man ir bijis tā, ka es paceļu, un tur māsiņa tur kaut ko prasa, un es vienkārši nevaru parunāt, un es vienkārši nometu klausuli. Tas tā retrospektīvi liekas smieklīgi. Jā, un īstenībā vēl viens svarīgs moments ir tas, ka tas, ko es ikdienā daru, tā pa lielam ir pārdošana. Un tie darījuma veidi, viņi ir diezgan nopietni, un man ir diezgan jābūt pārliecinātai par to, ko es daru. Un ja es tā pavēroju, sevi pirms kaut kādiem 20 gadiem, tad, protams, ka ir diena pret nakti. Jā. Bet es neļaušu tev runāt. Es vienkārši centos izstāstīt to tādā veidā, ka it kind of makes sense, retrospektīvi. Jā. Nē, šis laivs ir par to, ka tu noteikti runās vairāk nekā es. Es tikai atzīmēšu kaut kādas lietas, varbūt, patiesībā, un šo visu var redzēt kartē. Protams, nevar redzēt to, kas tieši notika un kāpēc tev bija kaut kādas problēmas ar runāšanu, tur sevis pasniegšanu un tam līdzīgi, bet tas, ka ir kaut kas tāds, pie kā ir jāpiestrādā, to var redzēt. Un patiesībā arī šis te, kā tu minēji, mobbings skolas laikā un tam līdzīgi, tur arī ir citi rādītāji, kas to parāda. Un, starp citu, man ir ļoti līdzīgi, tāpēc es vienkārši varu saprast, kā tas izspēlējās dzīvē. Jo, ir tā, ka tiešām var redzēt tās lietas, ka nav bijusi viegla bērnība, kad ir kaut kādas tur jo īpaši mobbings, kaut kāds spiediens un presings no citiem un tam līdzīgi, bet tad tieši tas ir tas, kas audzē tevi stiprāk un tā kā norūda, kā dimantu. Dimanti arī neveidojās bez spiediena un tam līdzīgi. Tā kā piekrīt arī tam, ko tu teici, ka tur, kur nav spiediens, tur nav izaugsme, jo tieši
citreiz cilvēkiem, kuriem ir tiešām viss tur harmoniski un tā, nu, viņiem vienkārši tur ir labi, tur ir ērti un tā kā nav tās motivācijas, nav tas, jā, tā bērza, kāpēc, lai viņš kaut ko darītu, kāpēc, lai viņš ietu kaut kādos izaicinājumos, kāpēc, lai viņš tā kā, nu, vispār augtu. Un tur, kur ir tieši tas, liekas, nu, it kā tam cilvēkam tiešām būtu attaisnojums, vai nebūtu kaut kur neko nedarīt, jo viņam taču tur grūti bija bērnība un tur bija kaut kādi ierobežojumi vai kaut kas, bet tur tieši ir tas, ka viņš grib tikt ārā no tā stāvokļa, un tāpēc viņš ir gatavs tā kā tiešām darīt visu un darīt daudz, daudz vairāk nekā citu, lai tā kā tiktu tur, kur viņš grib tikt. Un patiesībā visbiežāk tieši tie cilvēki, tie, kas arī dzīvē vairāk sasniedz. Tā kā tā. Parunāsim arī par tu vispār, jā, tu esi vienīgais bērns, vai tev bija arī brāļi, māsas? Es esmu vienīgais bērns. Jā. Un kā tev bija ar vecākiem attiecības ar mammu, ar tēti? Kā tu jūties savā ģimenē? Tā. Mans tētis nomira, kad bija 6 gadi, un mamma diezgan agri atsāka iet uz darbu. Tā kā, nu, es teiktu, ka es biju pirmais un pēdējais bērns bērndārzā. Tālūk. Bet, nu, jā, man sanāca diezgan ātri arī pieaugt līdz ar to. Tā kā, ja tagad vēl ir bērni, kam 5 gados vecāks lauka dibani, tad attiecīgi ar mani ir tā, ka es jau, man liekas, 8 gados jau pilnvērtīgi mācēju gatavot uz plīts. Un, nezinu, man liekas, ka es pārstāju spēlēties ar kaut kādām lēlēm un bārbijām 6 gados. Tad man sākās kaut kāda tur kāšu un dambrašu spēles, nu tādas jau nopietnākas spēles, kaut kādas atmiņu spēles, tā kā es diezgan ātri pārtraucu būt bērns, laikam tā varētu teikt. Jā. Nu, kā ar tādu vispār tā kā ģimenes siltumu, mīlestību, mīļumu un tādām lietām, tā kā to tu izjūti bērnībā vai īsti nē? Nu, es domāju, ka es tā kā izjūtu, jā, bet man bija diezgan stingra mamma, es teikšu, jā. Viņa bija diezgan stingra. Tā kā tā, es jau vienkārši agrā bērnībā iemācījos būt par labu pārdevēju. Tā kā tālūk. Nu, visu, ko mēs darām, ir pārdodam. Un, ja es kaut ko gribēju, nu, tad es centos tā kā līdz pēdējiem tirgoties, lai dabūtu, ko es vēlos. Ar mammu tieši. Jā. Tālāk. Tad ļoti agri es sapratu, ka Ziemassvētku vecītes ir vecāki, un es atradu savus dāvanas, jo mēs dzīvojām diezgan mazā dzīvoklī, tāpēc tur nebija daudz vietu, kur paslēpt kaut ko. Jā. Jā, arī to tā var redzēt kartē, un arī tieši tāds pats rādītājs ir man, tā kā, nu, arī par to tādu agro patstāvību, agro pieaugšanu, un tādu, nu, tā kā, nu jā, būšanu. Es nezinu, kā tu, bet vismaz man bija tā, ka es vienmēr jutos daudz vecāka nekā mani vienaudži. Nu, kad likās, ka nu, es esmu tā kā pieaugušais, es esmu atbildīgs par viņiem, un kad nu, es nebūšu tā, kas tur ieslēgs, tur darīs kaut kādas trakas lietas, drīzāk nē, es tā kā tāds pensionārs skatīšos, ko viņi tur trakie dara un tā. Tā kā, jā, tas arī parāda to, ka ir tā patstāvība agrā un kad, nu jā, ka varbūt nav tāds tik, nu tāds beigās rūpes par to bērnu, bet kad ir tāds, ka tas bērns pats vairāk rūpējas par sevi un citreiz arī par citiem, ja ir brāļi māsas, tā kā, tādā ziņā. Tu jau tur gan aizskrēji ļoti uz priekšu un izstāstīji jau par skolu un vispārējo. Bet aiziesim atpakaļ vēl uz tiem skolas gadiem. Kā tu biji tāds tā kā aktīvais bērns, kurš visu tur organizē, visur piedalās un tam līdzīgi, vai tieši otrādi? Un kā vispār izpaudās jā, tās situācijas ar draugiem, ar vienaudžiem un tam līdzīgi? Nu, man liekas, ka es tā centos visu kaut kur iesaistīties, jā, nevienmēr sanāca finansiālu apstākļu dēļ, un tur skolas ekskursijas un tādas lietas, jo daudz ko mēs nevarējām atļauties. Nu, vismaz mammai tā likās, ka mēs nevaram atļauties, jā, jo, nu, kā saka, viss jau ir ļoti relatīvi. Un visu mēs translējam caur saviem uzskatiem, nu, cik viņi limitējoši ir.
Un, nu jā, es, man liekas, tā kā vienmēr piedalījos visur, nu, tikos tur skolas projektos, tur pulciņos un tā tālāk, cik vien es varēju. Un tad bieži vien man tā kā, tāpēc, ka es biju, nu, man bija salīdzinoši labas atzīmes, tad vienmēr manī iebalsoja par kaut kādu grupas vadītāju. Vienmēr man sanāca uzņemties vairāk atbildības kā citiem. Bet es neteiktu, ka es biju pensionārs. Nu, es tāds biju īstenībā diezgan arī traks bērns. Es, man liekas, pirmoreiz piedzēros jau kaut kādos 12 gados. Tā kā es biju tāds, nu, rebelis. Tā kā man nebija tā, kad es, jā, man bija stingra mamma, bet tas man tieši, man liekas, nu, tā kā, viņa man daudz ko neļāva, un tad man tieši gribējās ļoti daudz ko darīt, un tad es teicu, ka es esmu pie draudzenes laukos, patiesībā es biju kurā festivālā, nu, visi tie gājieni, kas tīņiem mēdz būt. Tā kā. Jā, tas parādījās tikai vairāk tīņu vecumā, vai tas bija jau tikai no bērnības kaut kur nācāja? Es teiktu, ka bērnībā es vienkārši gribēju izpausties, bet daudz ko es laikam īsti līdz galam nevarēju darīt. Es atceros, ka es koros, man bija kāds 6, 7 gadi apmēram. Man bija draudzene, kurai omītei bija dārzs, kurā bija ziedi, un es domāju, ka mēs tos ziedus pārdosim, un, lai varētu nopirkt končus. Un tad tas ātri beidzās diezgan, tāpēc, ka kaimiņi sūdzējās tur man, nu, nesūdzējās, bet teica, jūs zināt, ka jūs bērns tur tirgo puķis pie veikala. Un, jā, un tad man noņēma ļoti ātri no trases, un es domāju, ka tas sagrāva man uzņēmēja darbības garu kaut kādā mērā. Nu, acīm redzot, nav jau tik traki. Es saprotu, kur jau ir atpakaļ tāds uzņēmēja darbības gars. Jā, par to rebelismu arī īstenībā arī tas tur ļoti parādās. Un starp citu, jā, arī tas ir droši vien tāpēc, ka mēs esam tā kā vienā gadā dzimušas un diezgan tuvu, tā kā 2 mēnešu starpību. Mums tiešām daudz rādītāji ir līdzīgi. Un no savas pieredzes atceroties tā, ka par šo rādītāju sakarā runājot, man arī bija ļoti stingra mamma. Es arī uzaugu bez tēti, tā kā es vispār tēti neesmu nekad satikusi un pat nezinu, kas viņš ir. Un man bija tā, ka tas līdz tiem pusauģu gadiem, tā kā es biju ļoti mammas kontrolē un tā kā tur bija jābūt tur, nezinu, noteikti minūšu laikā pēc stundu beigām mājās un tā kā nekur lieki nedrīkst, ne ar kādiem draugiem, nekur. Bet pēc tam es tā kā pārvērtos uz, netālu, bet lielāku pilsētu pie savas krustmātes dzīvot, tad, kad man bija kaut kādi 12 gadi. Un, jā, tad sākās tāds, ka tas vispār bija kā vienkārši no ķēdes norāvusies un darīja visas tās lietas, ko man mamma iepriekš neļāva. Un tad aizgāja tāds pilnīgi atkal otrs grāvis, tā kā vienkārši par spīti tam, tā kā, jā, tas arī tas rebels kaut kur bija. Jā, tēti, es esmu satikusi tēti, es atceros, bet, protams, no agras bērnības, un bija tā, ka, tā kā tētis bija vairāk tāds, es nezinu, protams, viņam bija problēmas ar alkoholu, kā jau daudziem vīriešiem, joprojām Latvijā, bet, arī sievietēm, protams, bet es atceros, ka es taisīju visādas blēņas, es pat vienreiz viņu ieslēdzu virtuvē, jo viņš tur laboja slēdzi, un es vienkārši aizcirtu durvis. Un tad, un tad viņš gribēja mani nopērt, un tad mamma neļāva. Tad īstenībā es nekad neesmu pērta. Kas varbūt ir neraksturīgi bērniem, kas ir dzimuši 90. Nosacīti padomu laikos. Un sanāk, ka es piedzimu padomu laikos, vēl bija padomu laiki tad. Un tad vienreiz bija tā, ka, es nezinu, vai tu atceries, bet bija tādas pudelī, tā kā pudeles, un tur viņām iekšā bija tā kā zobiņi. Tādas tā kā plasmasas pudeles, un tā kā zobiņi iekšā, korķī. Un tagad tāds vairs neražo, dēļ šādiem negadījumiem, es teiktu, un es tur iebāzu iekšā pirkstu, un es nevarēju dabūt ārā pirkstu. Un tad es atceros, ka tētis centās, tā kā tur kaut kā viņi izēģēt to pudeli, vai, es neatceros, izēju sakot, bet ar kaut kādu instrumentu palīdzēt man to pirkstu dabūt ārā, un es tur arī sāku raudāt, un viņš tāds neraudi, Spartaks nerauda. Kad viņš man vislāk sauc par Spartaku. Un kad Spartaka uzvedās savādāk, un ka viņi nerauda. Tā.
Okay, jā, nav baigi veselīgi, tā kā, ka nedrīkst raudāt, vai ne, bet pašā laikā, tā mīļa ļoti liekas no tēta puses, ka, jā. Un arī runājot tīri no tādas astroloģijas viedokļa, tad mamma ir tā, kas tā kā iedod tādu vispār drošības sajūtu un tādu tur mīļumu, māju sajūtu, piederības sajūtu un tā tālāk. Bet tētis savukārt ir tas, kas iedod atkal tādu drosmi, jā, tādu, tā kā spēku, tur pašpārliecību, tur, vispār spēju tā kā radoši izpausties, parādīt sev pasaulē un tam līdzīgi. Un tā kā kaut kādā mērā viņš to arī darīs tavā gadījumā. Un tā kā, jā, protams, tas varbūt nebija ilgi vai ne līdz 6 gadu vecumam, bērns tomēr taču vēl ir ļoti maziņš un daudz ko nesaprot tajā vecumā, bet kaut ko tu esi dabūjusi no tēta, un tas ir, man liekas, diezgan vērtīgi tik un tā. Un tādas lietas var arī kartē redzēt? Vai īstenībā? Par tēti? Jā, kas, ko ir iedevis? Tur ir dažāk. Jā, es teikšu, ka jā. Vienkārši, jā, tavā gadījumā diezgan, tā kā tas mēnestiņš ir diezgan saspringts. Tas nozīmē, ka, kaut kā ir izpaudusies, jā, varbūt tā mammas kaut kāda kontrola, un tāds, kad varbūt viņa pati ir bijusi tāda diezgan saspringta, jo īpaši tajos gados, varbūt, kad viņa gaidīja tevi līdz kaut kādam 3 gadu vecumam. Jā, varbūt tu nedabūji līdz galam tādu, tā kā, tiešām tādu miera, ostu, drošību un tam līdzīgi. Tā kā, it kā to, kas būtu mammai jādara. Vai ne? Bet, reti kuram jau ir tas ideālais scenārijs, kad notiek tā, kā notiek. Un šeit mēs varam, protams, rakt no psiholoģijas to, ka tas viss jāparādās bērnībā ar visām tām, tā kā, traumām un tam līdzīgi. Bet, skatoties tā kā dziļākā līmenī, tas viss jau mums nāk līdz no dvēseles tā kā uzdevumiem, ko mums ir paredzēts šajā dzīvē vispār pieredzēt un iemācīties un apgūt un tam līdzīgi. Un tāpēc jau mēs to konkrēto ģimeni izvēlamies, lai mums tieši tās pieredzes arī dabūtu. Lai pēc tam būtu tās traumas, ar kurām strādāt, un pēc tam attiecīgi dabūt tos rezultātus, ko mēs pēc tam dabūjam. Tā kā, tas jau viss ir, tā teikt, paredzēts un ierakstīts. Un tieši ar šīm lietām, jā, šiem saspringumiem, kas tā kā nāk no tās mammas tēmas, tur ir tā kā vesela tāda kompensatorika, ko, vienkārši darbības, ko iekļaut savā ikdienā, kā tu vari tā kā, noņemt sev to spriedzi, jo parasti ir tā, ka ja tā spriedzi ir no bērnības, viņa, tā kā visu dzīvi kaut kur valkās līdzi, un tā kā, ja apzināti pēc tā nepiestrādā, tad, tas var vienkārši ietekmē to, ka tu, vispār nejūties droši šajā pasaulē un kur, vēl tur iet ārpus kaut kādas savas komforta zonas, ja tu nekad īsti neesi bijis savā komforta zonā. Kad ir tā kā, trūkst kaut kāds tā kā pamats zem kājām vai kaut kas tam līdzīgs. Un attiecīgi tā kā to var iedot pats sev. Protams, strādājot arī ar visām tām lietām, kas tā kā nāk no tās bērnības un tieši tur, piedodot mammai un atlaižot tur visu aizvainojumus un tam līdzīgi. Bet ir arī tātad vienkārši man garglas uzbrauc pēdējā laikā. Interesanti. Bet jā, ir šīs darbības, ko var vienkārši iekļaut savā ikdienā, atkarībā no tā, kāda tur ir tie saspringumi, un tad to tā kā kompensēt šīs lietas. Un tas pats attiecas arī uz sauli. Arī, tā kā mēnesis ir tā saule, un mēnesis ir saule. Mēnesis ir mamma, tātad tas agrais posms no ieņemšanas līdz 3 gadu vecumam, un saule attiecīgi teica atkal no 3 līdz 10 apmēram gadu vecumam, tad viņš iedod to pamatu. Un arī tur saulē, tā kā, ja ir šie saspringumi un tam līdzīgi, tad arī tos var kompensēt. Bet saulē tev ir mazāk, tā kā kaut kā tev, tas lielais saspringums ir vairāk ar mammu nekā ar tēti. Tas tavā kārtē parādās, jā. Jā, kā tev ar vienaudžiem izpaudās tās attiecības skolā? Vai tev bija draugi, vai tev bija daudz, vai tev, jā, vispār? Nē, es domāju, ka man bija draugi, jā, es nezinu, vai daudz, noteikti kaut kāda klases biedri, jā. Tad bija kaut kādi cilvēki arī ārpus skolas, kaut kādi bērnības draugi, kas tā kā varbūt no laukiem, un, es esmu rīcinieks. Dzīves audzes rīcinieks, bet vasaras pavadīju laukos, tā kā pie radiem. Jo, zin kā,
mamma bija darbā, un lai es tur neblandos pa ielām apkārt, tad viņi man sūtīja uz laukiem parasti skolas laikā. Nu jā, un tad vasaras brīvlaikos skolas gados. Jā, un jā, bet es neteiktu, ka man tur bija super daudz draugu, bet man bija draugi, jā. Kaut kā tā, jā, es diezgan tā labi varēju iedraudzēties ar cilvēkiem. Protams, ne visiem, un kaut kādā periodā arī, protams, nē, jo, kā pasaka, es biju tas bērns arī, kas tā kā fiziski ātri pieauga, man jau 12 gados jau bija krūtis, un man jau bija tur, nezinu, pumpas un viss pārējais, un, protams, ka par to jau arī, tevi apsmēja savā ziņā. Tā kā tālūk, jā, bet, jā, man bija draugi, man īstenībā man ir viena draudzene, ko mēs gājām bērndārzā paralēli grupiņās, un tas jau sanāk, cik, mēs joprojām esam draudzenes un komunicējam. Tā kā, tas jau sanāk gadi kaut kādi, 30 gandrīz. Wow! Jā, labs. Tā kā, ir arī kaut kāda kontakta joprojām, kuriem mēs tur tā, varbūt mēs netiekamies tur, nezinu, katru weekendu, bet mēs tiekamies un sazinamies. Jā. Un par to mobbingu es vairāk gribēju arī pajautāt, kā tev viņš izpaudās. Vai tas bija kaut kāds viens cilvēks, kas tev tur ēda nost, vai tur pavilkās līdzi citi un tam līdzīgi. Un kā tu tajā reaģēji, kā bija pieaugušo attieksme? Tu vispār stāstīji, vai viņi kaut kā reaģēja, vai tas bija tādā pašplūsmā? Es neteiktu, ka tie bija visi, bet bija kaut kādi konkrēti cilvēki, bet tas bija pa tādiem periodiem, zini, tas nebija tā, ka visus tur 10 gadus tur mani kāds ienīdīja, vienkārši tas bija kaut kāds periods. Un tad kaut kā es iemācījos viņus šos ienaidniekus, tā teikt, neutralizēt. Jā, periodiski vienkārši bija arī tā, ka kaut kādas meiteņu lietas, ka tagad viņa ir man labākā draudzene, ne, tagad viņa ir man labākā draudzene, kā jau tas ir. Bet kas bija tas interesantais, ka mēs sarakstījāmies ar vēstulēm pamatskolā. Man joprojām ir tās vēstules. Redingtons gan ir apēdis kaski, bet es mēģināju kaut kādas vēstulītes arī saglabāt. Jā, mēs tur sarakstījāmies skolā, mēs nācām uz skolu ar vēstulēm, tas bija interesanti. Tur visu kaut ko var atrast, ka tur Linda ir stulba, kaut kā tādas lietas visādas. Piemēram, man bija klases biedra Linda. Jā, tālūk. Bet es teiktu tā, ka vidusskolā man nebija nekādi ienaidnieki. Jā, es biju, pēc ka es līdz 7. klasē mācījos vidusskolā, un pēc tam es izdomāju, ka es gribu līmeni augstāk, jo man apnika tā man likās, ka tā ir huligāna skola. Tur bija forši skolotāji, bet kaut kā es jūtu, ka es ļoti labas lietas tur iemācījos. Un bija, pateicoties tam, man ir diezgan laba angļu valoda, diezgan spēcīga, man arī bija latviešu valoda literatūra. Un, un tad es aizgāju prom uz Ziemeļvalsts ģimnāziju mācīties. Un tad es 5 gadus nomācījos Ziemeļvalsts ģimnāzijā tālūk. Tas bija apmēram stundas brauciens no manām mājām, bet es biju gatava pārmaiņām. Jā, ļoti. Un es atceros, kad skolotājs īstenībā vidusskolā nebija pārāk priecīgs par šo faktu, un viņš sauca manu māmu uz skolu, kad viņas negribēja, lai es eju projām. Tāpēc, ka man bija labas atzīmes. Un, protams, ka ir īpaši latviešu valodas skolotāji, joprojām viņi ir milzīgi iespējas man atstājis tāda Sandra Zaiko. Sandra, ja tu dzirdi šo, tad, tāds jociņš, bet, jā, es tā arī nekad neesmu bijis pie viņas aizgājis un pateikt paldies, jo, īstenībā viņi ļoti daudz, iedvesmoja mani, un es arī ļoti labu, līmeni attīstīju caur viņu. Laikam, tāpēc viņai bija žēl, ka es iešu projām. Un tā. Jā. Bet jā, tas ir, man liekas, ka katrā kaut kādā periodā, vai bērndārs, vai pirmsskola, vai tur pamatskola, vai tur vidusskola, vai pat universitāte, ko es pabeidzu Londonā, vienmēr man bija kaut kādi draugi,
kur man joprojām ir no tā perioda palikuši, un arī skolotāji kaut kādi tādi, daži spēcīgi, kas tiešām ir ļoti liela iespēja uz mani atstājuši. Un arī, protams, pēc universitātes vēl, ir, tā kā teicu, ar pašizaugsmes, ar visādām metodoloģijām, ir bijuši man vairāk skolotāji, bet ir tādi, kas man ir īpaši mīļi bijuši. Tā kā jā, ar viņiem es joprojām komunicēju. Bet, es neturu ļaunu, tāpēc, ka es saprotu, ka vienkārši cilvēki, un, diemžēl, ļoti daudz, kas notiek, sākas ģimenē, ja tu apsveic citus cilvēkus, vienkārši tev vecāki varbūt nav iemācījuši manieres, tā ir ģimenes problēma, tā ir sistēmas problēma, tā ir cilvēka kaut kāda, iekšējā problēma, kuru viņš projicē citiem cilvēkiem. Ja tu neesi priecīgs ar sevi vai tev kaut kas neapmierina, tad tu, protams, izgāzīsi kaut kādu agresiju pret citiem, bet es domāju, ka kaut kādos 12 gados cilvēks to vēl neapzinās. Īsti galam, ko viņš dara. Un tikai, diemžēl, ir tā, ka ne visi no tā izaug, un citi arī pieaugšā vecumā vēl turpina tāpat uzvesties. Pastāsti, kā tev bija ar studiju izvēle, vispār ar tādu dzīves virzienu izvēli, kā tu jau skolas laikā zināji, kas tu gribi būt, vai tas bija tāds tā kā pēdējā brīža lēmums vidusskolas pēdējā gadā? Teiksim tā, man liekas, jau sākuma skolā es zināju, ka es gribu būt skolotāja, tā tīri intuitīvi, bet, ko tas vispār nozīmē, ja? Droši vien, ka tajā laikā tas bija vienkārši tāds kaut kāds intuitīvs lēmums, uzrakstīts uz lapiņas, jo mums bija tur tā kā jārakst uz lapiņas, kas mēs gribam būt, kad mēs izaugsim lieli. Un es rakstīju skolotājs, un tad, protams, ka es par to aizmirsu, tikai kaut kad vēlāk dzīvē es par to atcerējos, bet vidusskolā es gāju pildīt cītīgi visādus testus, jo man bija vairāki priekšmeti, kas man padevās, bet es teikšu tā, ka tā sistēma, viņa nav radīta, lai cilvēks atrastu savu patieso profesiju nodarbošanos, jo tajā laikā, es atceros, ka man bija, tā bija 11. klase, kad es pildīju šos te karjeras, kaut kādus eksāmenus, ja tur, testi, kas nosaka, kāds varētu būt tavs potenciālais amats, jā. Un es atceros, ka mans potenciālais amats bija kaut kāds pasākumu organizators. Ak, Dievs, vienkārši. Labi, es neko nesaku, bet vienkārši, jā, tā ir kreatīva joma, bet tāpat laikā, es sapratu, ka tie testi tika radīti kaut kādam tā laika, kā pasaka, tam, kas bija topā tajā laikā. Jo tad, kad es pabeidzu vidusskolu, tad bija ļoti daudz juristi, ekonomisti, pasākumu organizatori, kas vēl bija. Tādas tur kaut kādu mākslas kuratoru un kaut kas vēl. Un es īstenībā iestājos ekonomikas un kultūras augstskolā uz pasākumu organizēšanu. Bet es saprotu, ka man ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem, bet tajos laikos noteikti vēl nebija tādas profesijas, vismaz no Latvijā kā coachings, tāpēc, ka neviens ar to nenodarbojas. Bija psiholoģija, tādas lietas. Un es iestājos, un tad mēnesi pirms es izstājos. Izņēmu. Mēnesis pirms studiju sākšanās. Jā. Bet tu iestājies tā karjeras testa iespējāt, ka... Es teiktu, jā, ka tas bija testa iespējā, un arī, tu skaties, kas ir universitātes bukletiņā pieejams. Nav tā, ka tu tagad izdomā, kas tu būsi. Jo to, ko es daru tagad, principā es radīju tirgu, kurš īsti tādā formātā, kādā es strādāju, viņš neeksistē. Bet tajos laikos bija tā, tu atver bukletiņu, kas varētu būt ārsts, izklausās forši, foršas uniformas, skolotāji nē, jāstrādā ar cilvēkiem, tas nav mans. Tas ir vispār kaut kāds kosmos, kā agrāk cilvēki gāja mācīties, un arī es izstājos un es aizbraucu uz Londonu, es sāku strādāt, protams, atradu tur darbu, gāju tur pa ielām, tur nesu savu CV visu kaut kur. Man nebija tur māsītes vai brālēni vai draugi, kuri man tur palīdzētu iekārtoties kaut kur. Nē, es vienkārši aizbraucu un atradu darbu pati. Jā,
Kāpēc tu aizbrauc? Kā vispār tev atnāca tas impulss braukt uz Angliju tieši? Man liekas, ka man kaut kāda draudzene par kaut ko ieminējās, un kaut kā mēs izdomājām, jo viņi teica, ka viņi brauks uz Birmingamu, un tad es teicu, es varētu braukt uz Londonu. Es vienkārši izdomāju, ka tas varētu būt forši, jo Londona izskatījās stilīgi angļu valodas mācību grāmatās. Un visādi tur Big Benny un Westminster Abbey, un tas man likās tāds, wow, varētu būt skaists, un tur cilvēki runā angļu valodā. Jo es vēl nevaru braukt uz Vāciju, jo es mācījos 7 gadus vācu valodu, un es nemācēju 2 teikumus pateikt vācu valodā. Nu, labi, mācēju, bet ne jau tādā līmenī, lai es iet un tur strādātu Vācijā. Jo vācu valoda īstenībā pat vācieši nerunā īstā vācu valodā. Nu, vismaz ne tādā, kādu māca skolā. Viņa ir ļoti sarežģīta valoda. Jābūt ar tiešām lielam vācu valodas fanam, lai mācītos vācu valodu. Nu, tā kā, nē, paldies. Un bija tā, ka es vienkārši izdomāju, kad jā, un tad es kaut kā pierunāju atkal mammu tur caur asarām un puņķiem, kad man jābrauc uz Londonu, ka to naudu, kas bija paredzēta augstskolai, lai man iedod dzīves uzsākšanai tur, un tad noteikumi bija tādi, ka man tur ir jāmācās kaut kad. Un tad pagāja 2 gadi, un es negribēju baigi mācīties. Es vienkārši gribēju strādāt. Jo mācīties atkal tas ir, tu nevari iet uz darbu, tev ir jāmācās, tev ir mazāk naudas un tā tālāk. Bet, tad es iestājos augstskolā, tur piespiedu kārtā Anglijā. Tālāk. Jā, un par ko tu strādāji tos 2 gadus? Es strādāju kafejnīcās, strādāju viesnīcās, kā jau parasti cilvēki strādā. Jā. Tas darbs. Un kādas bija tās studijas, ko tu uzsāki Anglijā? Tātad, tas bija bakalaura grāds, sanāk filmu un kino producēšanā, principā. Man ļoti patīk kino joprojām, un tas man ir vienmēr paticis. Es atceros, ka man bērnībā bija tāda balta dienas grāmata, man bija zaļa dienas grāmata ar baltu zirgu, ar atslēgu, un es tur rakstīju savus pārdomus par filmām. Tā kā es analizēju filmas, es atceros. Un man likās, varbūt varētu kaut ko tādu pamācīties. Vienkārši, kas tas vispār ir, kāpēc es varu tādu izvēles? Tu investēji kaut kāds 15,000 eiro savas naudas studijās, un tu nestrādā tajā profesijā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas viss bija tāds tā kā spiediens izvēlēties, tagad vajag iet mācīties, un tagad tu iesi mācīties. Bet tas viss ir galīgi garām, jo es uzskatu, ka cilvēkam vispār, es, protams, nevaru runāt par visiem, bet es sev uzskatu par diezgan apgaismotu cilvēku. Bet es teiktu tā, ka man nebija smadzeņu līdz 25 gadu vecumam. Jā, kad sāki studijas, tev nebija vispār nekāda mērķa, ko tu pēc tam ar to darīsi. Jā, man bija vienkārši, sounds fun, kāpēc nē, atradu tur dzīvokli netālu no universitātes, jo tas bija tā kā East London, kas skaitās East, kas ir austrumu, laikam? Jā. Nē. Jā, austrumu London, jā. Es vienkārši nevaru atcerēties visus vārdus. Lūk, un vienkārši tā kā uzspiest bērnam iet mācīties, lai vienkārši tu mācītos, un tas ir, man liekas, vispār kaut kāds absurds. Ja es būtu, piemēram, nebūtu gājus tajā universitātē, kur, protams, man bija jāpabeidz, jo es nevarēju nepabeigt. Reāli, es arī pastrādāju tajā jomā mazliet, bet tā kā es sapratu jau ļoti agri, ka tas nav man. Un es vispār neesmu tehnisks cilvēks. Tā ziņā, ka es vairāk vienmēr visos projektos biju kā producents, kurš atrod naudu, kurš budžetē, kurš izstrādā idejas un tā tālāk. Ja? Tā kā no A līdz Z ir ar visu kopā. Bet es nekad nesēdēju, man riebās montēt kaut ko, man joprojām riebas montēt. Man iemācīties montēt podkāstu, man tas ir vienkārši bijis tāds, mans Dievs. Kā vienkārši caur to, tas nav nācis viegli, tāpēc tā nebija pareizā vispār izvēle skolā, šausmas. Bet, labi, es esmu iztērējis, ka ļoti daudz savā dzīvē nav, lai saprastu, ko es negribu darīt, tāpēc es esmu labs piemērs, un es varu būt labs arī skolotājs cilvēkiem tieši šajos finanšu jautājumos, jo ļoti daudz
pieļauj finansiālas kļūdas. Un tu ne tikai pazaudē laiku, bet arī pazaudē naudu. Un, protams, ka tu naudu varēs nopelnīt vairāk. Bet es uzskatu, ka ļoti daudziem cilvēkiem vienkārši ir jāiet kursos un ir jāuzsāk biznesa, nevis jāiet skolā. Jo tas, kā tā centralizētā, teiksim, tā akadēmiskā izglītības sistēma ir būvēta, viņa nav būvēta vispār mūsdienām. Tāpēc, ka tehnoloģija visa pasaule attīstās eksponenciāli ar ģeometrisko progresiju, bet cilvēks un akadēmiskā izglītība, viņa ir tāda, lineāra. Kā var, piemēram, mācīt digitālo mārketingu skolā? Nopietni digitālais mārketings, man liekas, katru mēnesi kaut kāda jauna feature nāk ārā. Un skolas nevar visu laiku būt, tā kā tajā, kā pasaka, up to date ar visām. Ar visu to, kas tur ārā notiek. Labi, kaut kāda medicīna, skaidrs. Jā, sirds ķirurģija, mēs saprotam, ka tur varbūt nav tā, ka katru dienu kaut kas mainās, bet ļoti daudzās jomās nevajag mācīties. Un es to sapratu caur tādu tā kā smagu pieredzi. Un tad tikai kaut kur ap kaut kādiem 25 gadiem man šausmīgi, teiksim tā, ļoti uzrunāja, tiešām es sapratu, ka es varētu būt varbūt kaut kāds coachs, varbūt pat kaut kas tāds, bet kaut kā tas viss vienmēr gāja paralēli kaut kādām lietām. Jā. Kā tā. Bet viss kaut kam ir iziets caur transcendentālā medicīna, pat gandrīz kabalā nonāca. Un kabala ļoti sena mācība, bet tur ir, teiksim tā, diezgan liela sekta tam visam apakšā. Tad es esmu visādas tur jogās gājusi, tur ļoti daudz, kam cauri esmu gājusi, tiešām. Es pat neatceros visas tās lietas, ko esmu mācījusies, bet es zinu, ka es varētu mierīgi teikt, ka esmu savā izglītībā aptuveni 80,000 eiro ieguldījuši. Tāpēc, ja kādam liekas, ka kaut kādi tur kursi pa 300 eiro ir dārgi, jūs nezināt, kas ir dārgi. Jā, tieši tā. Kā tev vispār, kurā brīdī tev sākās tā iešana, tā rakšanās sevīs, iekšana visās šajās te mistiskajās mācībās, ezotērikā, vispār tāda tā kā rakšanās sevī? Es teiktu tā, ka jau ļoti, ļoti sen. Es jau tev stāstīju, bet pastāstīšu arī cilvēkiem, kas klausās. Tad savas vasaras es pavadīju laukos, Ropažu novadā Zaķumuižā. Un tur man kaimiņos bija tā kā, var teikt, meitenes, kas bija vairāk mana brālēna vecumā, un viņām bija māma tāda Ingeborga. Un viņa tur bija diezgan tāda dievticīga, bet viņa arī bija iekšā tur Buda, tur astroloģija. Viņiem vienmēr tur pēc vīrakiem smaržoja mājās, vai smirdēja, relatīva uztverēja par to, kas ir vīraks. Bet jā, viņa jau ļoti tā kā sen, visas tās lietas, man bija pat, es, man liekas, vēl skolā negāju, kad jau man tika tas tā kā mācīts un stāstīts, kas un kā. Jā, es jau diezgan agri jau zināju visus horoskopa datumus un tādas lietas. Tāpēc tas jau, tā interese ir bijusi sen. Un tā kā skolā es vēl mācījos filozofiju kā priekšmetu, man bija vidusskolā. Tā kā es teiktu, ka diezgan sen. Jā, tur, protams, bija kaut kādi momenti, kad es laikam tā kā uz to baigi nefokusējos, bet es teiktu tā, ka man vienmēr ir paticis vērot cilvēkus, un tas arī bijis tādēļ, ka man diezgan daudz arī atstūmu skolā, un man nācās tā kā iemācīties lasīt cilvēkus, kā viņi uzvedās, kā viņi kustās, ko tas nozīmē un tā tālāk. Tā interesanti, es teiktu. Jā, bet saprotu, kā, tieši Londonā tā kā vēl vairāk pavērās tev visa šī pašizaugsmes tēma un coachings un tam līdzīgi. Jā, jo zini, kā Londonā tomēr, es atlidoju atpakaļ pēc 8 gadu dzīves Londonā 17. gadā, un es teiktu tā, ka tagad daudzas lietas, par ko cilvēki runā, es jau viņas zināju jau tur sen, jā. Es, piemēram, kaut vai kaut kādas tehnoloģijas, jā, tur Telegram, Zoom, es viņus izmantoju jau, gadus 8. Un arī visi tur tuneļi, tur kā pārdot internetā, personīgais zīmols. Man liekas, ka pašus pirmos personīgā zīmola kursus es izgāju kurā 13. gadā no Garī Veinerčuka.
tas vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Es vispār esmu sociālajos tīkļos tā kā ļoti sen. Instagramā es esmu no kaut kāda 11. gada, man liekas, vai 12. gada, ļoti sen. Tāpēc arī tad kad jo tu agrāk esi sociālajos tīklos, personīgi man, jo ātrāk tur atrod kaut kādas lietas, jo tur tā visa vide ārzemēs, it īpaši Londonā, viņa ir savādāka. Tur tev ir vairāk iespēju. Tur var iet visu laiku uz kaut kādiem pasākumiem, visu laiku non-stop. Tālāk. Jā. Kā nāks tavs lēmums atgriezties Latvijā? Tev ir plāns palikt Londonā pavisam? Kādam vispār ir plāns palikt Londonā, tīpaši šobrīd? Es domāju, ka nē, jo tā valsts pēc Brexita, diemžēl, viņa iet uz to slikto pusi. Jā, jo tagad sākās Brexits, es vēl dzīvoju Londonā, un es atceros, ka es vēl tajā brīdī strādāju Mayfairā, kas bija tāds finanšu distrikts, un īstenībā tā bija milzīga kļūda Anglijai kā tādai. Un tas arī tas dzīves līmenis, jo par to man it kā vienmēr bija sakarīgi darbi. Es neteicu, ka es tur biju augstos amatos, bet man bija salīdzinoši labi darbi. Bet tik un tā tu nevari dzīvot, tā kā es tagad, tur nopirkt dzīvokli bez kredīta, tur, es nezinu, rūpēties par 2 kaķiem, tev viss ir tuvu, tur tā galīgi nav. Un tur tas dzīves līmenis ir pilnīgi savādāks. Un man bija svarīgi ietaupīt laiku, un man bija svarīgi, lai man ir mans vesālais ir saprāts, jo tur cilvēki arī ātri noveco. Jo tā pilsēta ir ļoti prasīga. Ļoti prasīga, tur viss ir tālu, viss ir diezgan salīdzinoši dārgāk arī, tā. Jo dzīves līmenis tur, piemēram, ja tu gribi dzīvot viens, tev ir jāpelna, savu vismaz 5-6 tūkstoši mēnesī, kā minimums. Ja tu gribi dzīvot viens Latvijā, cilvēks, kas varbūt strādā kafejnīcā, var atļauties mazu dzīvoklīti noīrēt. Tur cilvēks, kas strādā kafejnīcā, noteikti nevar atļauties neko vienkārši. Viņš var atļauties dzīvot 4 ar saviem draugiem vienā istabā. Manā uztverē tas nav. Ja es varu darīt to, ko es daru tur, darīt šeit, man bija vienkārši izvēle. Man viss aplika, un es sapratu to, ka man ir 2 varianti. Vai es pārvācos dzīvot ārpus Londonas uz kaut kādu ciematu, vai arī es pārvācos dzīvot atpakaļ uz mājām, kur man ir draugi, īpašumi, ģimene. Jo es domāju, ka tas pārvākties kaut kur atkal, kur es kādu nepazīstu, nebija variants, jo man jau bija 27 gadi. 26, kad es sāku marinēt šo domu. Tālāk. Jā, loģiski. Beigās vispār kā tad tu līdz tām finansēm tiki, jo, tur kino producēšana, dzīve Anglijā, bet kurā brīdī tu nonāci pie finansēm un pie biznesa? Sākās, tātad pirms tam, atgriežos atpakaļ Latvijā, tad man bija vairāki darbi startupos, un pēdējā startupā, kurā es strādāju, bija tāds vienradžu stāsts, un viņus nopirka lielāks uzņēmums. Un bija skaidrs, ka Latvijā viņiem filiāls nebūs, jo tomēr mēs esam mazs pīļu dīķis šeit. Un bija iespēja pārvākties uz Barcelonu dzīvot, un es jau tā kā intuitīvi es to negribēju, jo es negribēju atkal kaut kur dzīvot, bet sanāca tā, ka mans sapnis piepildījās, jo es gribēju, lai mani atlaiž, bet gribēju, lai man par to samaksā vēl nedaudz. Un tad sākās, tad mēnesi pirms sākās, sanāk, tad 10. martā mani atlaida. Jo es vienkārši visu gāju uz to, ka mani atlaidīs. Es jau zināju, ka tā būs, jo es vienkārši, laikam, tā kā speciāli darīju lietas, vai arī baigi necentos, jo ko tas nozīmē, ka tev nopērk liels uzņēmums, tas nozīmē to, ka tu pārēji no startupa, tu pārēji uz korporatīvo vidi, un tā nebija vide, kurā es gribēju atrasties, un vēl jau vairāk citā valstī. Un tad 10. martā man atlaida, un tas bija 4 gadus atpakaļ, un tad sākās Covid reāli pāris dienas vēlāk. Jā. Un tad neko.
un tad es dzīvē notika, kā notika, un es vienkārši sāku darīt to, kas man patīk, jo man bija tā kā kaut kādi iekrājumi, man bija bezdarbnieku pabalsts, man vēl bija tā kompensācija, un tad es vienkārši sāku darīt to, kas man patīk. Sāku intervēt cilvēkus, pārsvarā uzņēmējus, vai cilvēkus to, kas dara, to, kas viņiem dzīvē ir jādara, un tiešām dzīvo to savu sirdslietu. Un jā, un tad es apaugu ar lietām, ko es daru tagad, un kaut kā tas viss notika, jo es arī sāku runāt par tādām tēmām, kā ieguldījumi, ja. Jo man tas ir vienmēr paticis, es to vienmēr esmu darījusi, vienmēr es to esmu apspriedusi kaut kādās mazākās draugu grupās, jo es uzskatu, ka ir svarīgi ieguldīt ne tikai savā biznesā, bet arī citu cilvēku biznesā, jo tavs bizness vienmēr būs tavs aktīvais darbs, un pat tad, ja tev ir darbinieki, tāpat tava iesaiste būs nepieciešama. Un ir forši, ka mums ir vairāk ienākumu avoti savā biznesā, bet ja cilvēks ir savu biznesa seja un vadītājs, tā ir ļoti liela problēma. Es tā uzskatu ilgtermiņā. Un, protams, Covid arī šo burvīgi parādīja, ja, ka tev nevar būt viens ienākuma avots. Bet ar mani viss bija kārtībā, un ar ļoti daudziem maniem draugiem viss bija kārtībā, un tad es sapratu, ka šeit kaut kam ir jābūt, jo cilvēki, patiesībā viņi nesaprot, cik viņi ir vāji. Tādā ziņā, ka nevis vāji, bet cik viņi, cik ātri var dzīve vienkārši apgriezties kājām gaisā, un viss var mainīties, un tev ir jābūt tam gatavam, un tev ir jādzīvot tā, lai tu neesi piesaistīts, tā kā sistēmai, kā piemērs, ja. Bija ļoti daudz skaistumkopšanas industrijas pārstāvi, kuri rakstīja tur naidu Facebookā, kā tas nākas, ka man tur ir pabalsts 90 eiro un vispār kādā valstī mēs dzīvojam. Ja? Protams, ja mēs salīdzinām ar Angliju, kur cilvēkiem maksāja 80% no algas un viņi vienkārši sēdēja dārzā un dzēra aliņus un cepa gaļu, protams, ka nevar salīdzināt. Ja? Bet man ir jautājums, kā frizieris var atļauties 4 reizes gadā braukt uz Baliju, uz Taizemi, ja tev ir šāds pabalsts, tātad, kur slēpjas āķis, cilvēks saņem 3000 eiro mēnesī vai vairāk, viņš parāda, ka viņš saņem 600, un tad viņš sūdzās, kāpēc viņam tik mazs pabalsts. Tātad, vai mēs dzīvojam tā, lai mums, personīgi, to ceļu, ko es izvēlos. Es neizvēlos dzīvot iekšā sistēmā, bet es veidoju savu sistēmu ārpus tās sistēmas, lai, ja man kādu dienu kāds piegriež skābekli, man īstenībā nevar piegriezt skābekli, ja? Tāpēc, ka es esmu to izveidojis tā, ka man vienmēr ir plāns es tur B, C, D. Bet lielākā daļa cilvēku nav. Ja rītdien uznāktu, nezinu, tur pasaules 3. karš, tad pēc mēneša viņiem jau nebūtu naudas un viss būtu slikti. Un tas ir ļoti skumji īstenībā. Un es nesaku, ka viss ir par naudu, bet es uzskatu, ka tev ir jādara to, kas tev patīk, bet iesim vienu līmeni tālāk, ka tu arī saproti, kā patiesībā šī pasaule strādā. Jo, manuprāt, ļoti daudz arī talantīgi cilvēki nelīdz galam saprot šo visu lietu. Un es saredzēju, ka mums ir īstenībā ļoti lieli caurumi sabiedrībā, kurus var aizpildīt ar tām manām zināšanām. Un tad es sāku par to runāt, un sanāca tā, ka sākumā es ļoti daudz ko darīju bez maksas, ko es neiesaku nevienam darīt, bet es tā kā centos saprast, kā darīt, tad beigās cilvēks sāka par to maksāt, jā. Tā īsais stāsts, kas nebija pārāk īsi. Jā, tas jau, manuprāt, ir vairāk par tādu nevis tieši naudu, bet vispār par atbildības uzņemšanos par sevi, par savu dzīvi, par savu nākotni un tam līdzīgi. Tā kā nevis gaidīt, kad valsts par tevi parūpēsies vai kaut kas tur, bet pašam par to domāt, ka tu esi tas, kurš veido to savu dzīvi, ne jau kaut kāds cits ir atbildīgs par to. Jā. Tāpēc arī pašam ir jādomā tie plāni A, B, C un tam līdzīgi, lai, tā kā vienkārši jūs to droši pats savā dzīvē, stabili un tam līdzīgi, ka tu esi savas dzīves, tā teikt, autors un saimnieks. Tieši tā. Bet, jā. Un kāpēc tieši podkāsts? Kāpēc tieši podkāsts? Jo podkāstus es klausos, gadus jau 15, varētu teikt.
Jā, tad podkāsts radās jau sen, bet es podkāstus klausos kādus gadus 15, es teiktu, noteikti. Agrāk viņi nebija tik pieejami un nebija tik viegli varbūt izveidojami kā tagad. Man ir vienmēr paticis intervēt cilvēkus, man ir vienmēr paticis ar viņiem sarunāties, un tad es nolēmu, kāpēc nē. Man vienkārši tā informācija pie manis atnāca, ka man vajag to savu podkāstu. Sākumā viņš saucās mazliet savādāk, jo tas arī pie manis atnāca, un tad pie manis atnāca, ka man tas viss koncepts ir jāpārstrādā. Un tad es sāku savu ceļu sociālajos tīklos, tā nopietnāk, kā personība un personīgā zīme veidošanas ceļu sāku iet tieši caur podkāstu, kas varbūt, lai gan es jau sen esmu sociālajos tīklos, tas bija caur ko es sāku, un tad tas viss, protams, arī pārauga tajā, kad es vairāk esmu personība, un podkāsts ir viena no lietām, ko es daru. Tālūk, jā, tas ir viens no veidiem, kā es sev parādu šajā pasaulē. Es gribētu aktīvāk tajā visā iesaistīties, protams, bet tas ļoti daudz laika prasa un darba. Tāpēc man noteikti ir vajadzīga kāda komanda. Bet tu jau zini, ka man nav komandas, lai gan man vajadzētu komandu pēc manām kārtībām. Tas ir arī, ka tā vajag, ja? Jā, bet jā, pagaidām. Man ir kaut kāda outsourcing cilvēkam, es kaut ko pajautāju, izdarīt, ja man kaut ko vajag, jo, visam man nav vēlēšanās arī visu darīt, bet es zinu, ka man varbūt ir laiks, bet es cenšos arī pavadīt laiku mājās, man patīk skatīties filmas, un man patīk spēlēties ar kaķiem. Tā. Jā, man ļoti patīk tas, ko tu pieminēji, un arī tas ir tavā kartē par to sistēmu ārpus sistēmas, ka tā tad tev tiešām ļoti svarīga sistēma. Tātad vai tu iekļaujies kaut kādā lielā sistēmā, kur tu kāp uz augšu un mērķē uz pašu augšu, vai tā ir tava sistēma, kuru tu pati izveido un kur vispār ir neatkarīga sistēma no citām sistēmām, teiksim tā. Un otrs, kas ir, ka tu esi radījusi savu nišu, savu vispār to, tādu amatu, darba vietu, respektīvi to, ko tu dari, tas ir pilnīgi kaut kas tāds, ko tu esi radījusi, nevis kaut kāds, ko var izmācīties skolā, ko var, tā ir kaut kāda profesija, ko es iemācos, tagad saņem diplomu, un tagad es daru, bet tieši ar to tādu, ka tu mācies pati to, ko nemāca skolā, un veido to savu, pilnīgi kaut ko jaunu, kaut ko unikālu, kas nav nekur. Ir tā, tā atslēga. Ir tā, ka kā es varētu teikt, ka man ir diploms, tad es esmu Latvijas bankā reģistrēts finanšu konsultants. Protams, kad es prasu arī kaut kādu mazu certifikātu, tas prasa. Nav tā, ka es galīgi, daudzas lietas ir, es esmu apaugusi ar tām lietām, jo vienkārši ir bijis veids, kā es strādāju, un tad vienkārši notiek lietas, ja. Tāpēc man ir vairākas cepures, bet vispār, ja es tā skatos tīru uz to konsultēšanu, es teiktu, ka ļoti daudzas lietas es vienkārši esmu pati salikusi kopā, pa kaut kādiem līmeņiem, pa kaut kādām kastītēm, tā, lai es varu to informāciju nodot cilvēkam tieši caur savu pieredzi un caur savām zināšanām, jo tās man ir diezgan plašas, man ir gājis visādi, un es neesmu no tiem cilvēkiem, kurš sāk ieguldīt Covid laikā, un tad tur uzšāvās viss kosmosā, cilvēks nopelnīja savu naudu, un tagad viņš ir super liels eksperts, kā strādā pasaule. Es biju tajā visā vēl pirms tam, jā. Tāpēc es esmu visu kaut kam izgājis cauri, tāpēc man ir dažāda pieredze. Tas, manuprāt, tas, ko es varu arī nodot tālāk cilvēkiem. Tā, jā. Jā, un arī tieši pēc tavas kartas skatoties, tas ir tava esence, ko tu vari iedot. Un tieši, jā, tavu būtību pa liela, bet iet šo te garo ceļu maziem soļiem un tā kaut kādā ziņā neatlaidīgi uz savu mērķi, nekā kaut kur uzreiz kā raķetei uzšauties un tam līdzīgi. Tur tomēr tā pievienotā vērtība ir daudz lielāka un tu vari iedot
daudz vairāk. Un, man liekas, jebkuram būtu vērts aiziet pie tevis uz konsultāciju un parunāt par savām finansēm un to, ko viņš var darīt savā labā, lai nebūtu tik ļoti atkarīgs no darba vietas, kura var rīt pēkšņi nebūt, vai no valsts pabalstiem, kuri arī var pēkšņi nebūt un kuri nemaz nav tik dāsni, teiksim tā. Tā kā, jā. Paldies arī tev, ka tu man uzrunāji, uzrakstīji man ziņu. Es kaut ko tādu gribēju atkal izdarīt, jo man ir visādi, protams, pieredze bijusi ar astrologiem, kā jau tu zini. Jā, pastāst lūdzu savu pieredzi ar astrologiem, tas ir bija. Man liekas, kad pirmais astrologs, pie kā es biju, bet tas jau bija kaut, man liekas, bija kaut kādi, kurus es pat vairs neatceros. Man nav, varbūt, kaut kādas kartas palikušas un kas tur, bet jā, bija tādi astrologs viens, kurš man teica to, ka viņš neredz manā kartē tur naudu, vienīgais, ja es apprecēšos un nomainīšu uzvārdu. Un tad man bija viens cits astrologs, kas man teica, ka es, tā kā sevi realizēšu tur ap 36 gadiem, wow, cik motivējoši, ka to dzirdēt kaut kādos 20 cik tur gados, 24. Bet, jā, īsāk sakot, jā, ļoti daudz astrologi un, tajos laikos, kad es saku tajos laikos, 15 gadus atpakaļ un vairāk, es teiktu tā, ka, strādāja pēc vecām metodēm, un es domāju, ka daudzi bija arī šarlatāni, kas vienkārši tur kaut ko saķibināja kopā, jo bija tāds kaut kāds vilnis. Un nebija sociālo tīklu, bija vienkārši caur ieteikumiem. Tā kā tā. Un tas, protams, arī ļoti daudz ko sačakarēja cilvēkiem, manuprāt. Jā. Redz, bet tu neklausīji to, ka tev nauda nebūs, bet tu vienkārši šeit pēc savas naudas un uzņemies atkal pats atbildību. Bet, tas ir darbs ar sevi, ja tas ir darbs ar pašizaugsmu, ar visādām kreatīvās attīstības metodoloģijām, ar mentoriem, un tas viss arī maksā naudu. Tā. Tāpēc ir cilvēki, kur vienkārši, viņiem ir žēl un viņiem vienmēr vajag zināt, kā būs, bet mēs nekad nezināsim, kā būs. Būs tā, kā tu pats darīsi, izejot no tā, kā tu šo dzīvēs. Paldies, ka tu man uzrunāji un paldies par visu foršo informāciju, ko tu man devi. Protams, ka mēs ļoti daudz ko vēl neizrunājām, tā kā noteikti esmu gatava kaut kādai sarunai numur 2, ja tev ir vēlēšanās. Jā, jo ir svarīgas ir svarīgi kaut kādi momenti, manuprāt, kas, ir jāsaprot cilvēkam. Un es uzskatu, ka šādas lietas vispār, sevis izzināšana mūsdienās 21. gadsimtā, ir obligātas, ja? Labi, 2001. gads ir 21. gadsimts, jā, un tas ir vairāk kā 30, tas ir vairāk kā 20 gadus atpakaļ, bet it īpaši šobrīd, mēs esam tādā posmā, kad, tu nevari atļauties sevi neizzināt, tu nevari atļauties iet neīsto ceļu savā dzīvē, jo tas pārāk dārgi maksā, un tas, ļoti laikietilpīgi. Jā. Es uzskatu, ja tu izspēlē savus kārtas pareizi 20 gados, tad tev 30 gados jau varbūt tāda dzīve, kas vienkārši tev sapņos nav rādījusies. Ja tu izspēlē savus kārtas pareizi un patiesi, ja. Tieši tā. Un tā kā mēs esam iegājuši tīri arī astroloģiski ūdensvīru laikmetā, tad šobrīd bez pašizaugsmes, bez pašizziņas, bez rakšanās sevī, vispār nenotiek nekas vairs. Tā kā tiem, kas mēģina iet to veco ceļu, kad tikai ķekša pēc tur kaut ko mācīties un darīt, nesanāk un nākotnē arvien vairāk nesanāks. Tā kā, jā, tiešām, manuprāt, ir vērts arī uzzināt savu ceļu un to, kur tu esi. Un, protams, ir cilvēki, kas to ļoti intuitīvi sajūt paši, un viņam vispār nav pat nekādi jautājumi, kur iet un ko darīt, bet ir ļoti daudz tādi, kuriem nenāk tik viegli tās atbildes, tāpēc ir vērts arī iet prasīt padomu kādam speciālistam un tam līdzīgi. Paldies tev par sarunu. Jā, paldies tev. Kaut kur. Jā, super. Paldies, lai tev forša diena, lai tev forša atpūta ceļojumā, cik es saprotu, tu esi šobrīd. Es esmu uz 5 mēnešiem ceļojumā. Super. Arī labi. Jā, labi, paldies tev. Čau.
visiem un padomājiet par savām finansēm un par savu vietu dzīvē, kur jūs esat. Jā, tieši tā.